Neko, gatavojamies startam. Iešu uz pirmo savu posmu. Henrijs nobraucis, Vanuks būs nobraucis. Iešu savu posmu braukt. Gonka tikai sākas. Yeah! Jā, pamanījām tās sacensības kaut kādos sludinājumu virsrakstos. Vimba Jānis izmeta domu, ka varbūt varētu. Tad es to domu pārķēru. Sākumā bija doma, ka mēs varētu braukt 2-6 stundu gonku, bet izrādījās, ka 6 stundas ir tikai atsevišķi, tā kā singli vieniniekiem. Tad attīstījām to domu tālāk, ka varētu braukt 4. visu diennakti. Kā pirmais aplis? Tev bija 3. aplis, bet vispār... Vispār kopumā ņemot, neviens no mums nebija braucis 24 stundu sacensības, nevienam nebija pieredzes, un mēs īsti neviens nezinājām arī, ko gaidīt no tā visa. Viennozīmīgi visi bijām vieglā šokā pēc pirmajiem etapiem saviem, jo nebija gaidīts tāds temps. Es biju iztēlojies, ka mēs vienkārši sāksim braukt, rēķinoties ar to, ka jābrauc ir diennakts, ka jābrauc ir daudz apļi, daudz kilometru. Ieslēgsim kaut kādu komfortablu kruīza ātrumu un viss notiks. Bet nekas tam... Nebija tā, ka, teiksim, tu brauc to savu apli, ja, un tu saproti, šitas galīgi nav komfortablais kruīza ātrums. Tas džeks nav normāls tur priekšā, lai viņš brauc viens pats, bet jūs jau tomēr sēdējāt līdzi. Redzi, kā sacensība jau pati uzdod tos savus noteikumus un to savu tempu, tev jau viņā jāturās, vai tu tur viņā turies, vai tu izlido ārā. Es saķēru, tas ir, man liekas, Reinis Avens. Tas ir tas pirmais aplis, ko tu tagad atceries, ja? Jā. Es saķēru viņu un mūsu no aizmugures saķēru priekuļģeks. Bet viņi nokļūdījās vienā pagriezienā, aizbrauc taisni, nenolasīja pareizi trasi. Un es tur nogriezos savukārt pareizi un apli pabeidzu kā pirmais. Jā. Te būs... Viss finiša taisni. Jā, finiša taisni, kur šis te... Šis puisis mums te visu laiku palīdzēja. Šis moments man nedaudz uzcepa, te būs arī redzams. Gaidām. Būs redzams, ka es iesaistos emociju uzplūdā, iesaistos cīņā. 1 stundu no starta, 23 līdz paliks. Finiša koridorā, te var redzēt, ka neatdod pozīciju līdz pēdējiem. Bet tas bija tikai tāpēc, ka konkurents pieklājīgi atsēdēja visu distanci un pēdējos metros. Es domāju, ka viņam vajag tomēr. Protams, tas nebija vajadzīgs arī no manas puses, bet tas tikai parāda arī, ka sacensība ir sacensība un emocijas ir emocijas. Un ka cīņa notika katrā aplī un katrā metrā. Jā, tagad tā smuki izstāsti, bet nav ierakstīts tas, ka tu atbrauc uz bāzi un, godīgi sakot, 10 minūtes neatlaida apmēram par to epizodu. Jā, ka emocijas ir un viss tiek pārdzīvots turpat uz vietas. Tagad eju nogulu 1,5 stundu. Apmēram es izreikināšu uz modināšanu. Raskalduška ir teltī iekšā. Tur apmēram bišķi rēna. Un mēs domāju, ka mēs pāriesim uz 3 maiņām. Pēc? Ātrāk iet. Ko nozīmē uz 3 maiņām? Tas nozīmē, ka mēs senioram nedosim. Atkarīgs no viņa laika, cik viņš tagad nobrauks. Bet ja viņš brauc kaut kāds 3,6, 3,8, ja, tad nē. Mēs nevaram to brūķi tādu turēt. Bet viņš normāli izvilks, viņš reāli 6 varēs iecirst labi. Jā, tas bija tāds ļoti, ļoti drosmīgs tavs lēmums tajā brīdī. Es tieši tajā brīdī biju iegājis teltī nosnausties, cik tur nosnausties, man kaut kāds 10 minūtes, es biju tā kā mazā tādā caurām iedziņā iekritis. Tas bija nepopulārs lēmums un man viņš nepatika uz to brīdi, jo es sapratu, ka jābrauc būs ik pēc stundas. Ka ir jau tā grūti un ka būs vēl grūtāk. Nebiju sajūsmā par to. Bija nakts vidus, bijām visi noguruši, bija augsti, bija slapji, bija nepatīkami. Bija grūti, bet tas ātri pārgāja un mēs arī ļoti labi sapratām, ka Jānis vienkārši neredz tumsā, ka viss kārtībā ar viņu fiziski, bet viņš vienkārši tumsā slikti redz un viņš nelasīja trasi. Bet viņš gods, kam gods pieņēma trenera stratēģi lēmumu un respektēja to. Un neko tur nekurnēja. Pēc tam cēlās modās un brauca faktiski atkal tādā pašā tempā kā iepriekšējā vakarā. Večiem gods, kam gods, neviens neko nekurnēja, visi saprata, ir jāiet, jādara, jāstrādā.
Tu jau forši aizbrauc projām, tā kā mums Rasborkas bija ar konkurentiem. Ejam atskatāmies, nu, bet pagai, Pāters vai kas viņš Bračka Hendrikam? Bračka Hendriks kodeva, vai tēvs aizgāja trasē? Ingus aizbrauc. Ejam uz teltu apskatāmies. Nē, nemodinam gan. Labi, nevajag, necelsim traki, bet to jau redz pēc šitiem. Nebija mūsu plāns arī atklāt to stratēģiju. Mēs bijām stratēģiju paņēmuši un mūsu mērķis bija pēc iespējas ilgāk viņu slēpt no konkurentiem. Es tā kā jūtu, man bija pārliecība, ka viņi ir apjukuši, ka viņi nesaprot, kas notiek un kā mēs īsti braucam. Un tā situācija mums nāca pa labu, tā bija izdevīga. Viņu vajadzēja noturēt pēc iespējas ilgāk. Nu jā, tas, par ko mēs tagad runājam, ir tas, ka mēs nomainījāmies uz 3 braucējiem, nobraucām vienu apli. Kad Jānim izkrita viņa maiņa, loģiski tajā brīdī viņi bija gaidījuši citu. Un liekas, pēc tam 2 apļus jau mēs bijām nobraukuši. Mēs jau bijām tur nebija atbilstība, jo kā visu laiku brauc pa 1 minūtu atstarpi. Un līdz ar to tu esi cilvēks pret cilvēku, viens pret vienu visu laiku. Tad viņi nesaprata un tad tur, izsakot, priekuļu komandas fani nesaprata, kā mēs trietā tagad turpinām braukt, bet patiesībā normāla stratēģija. Mēs trietā, viņam palika mierīgs, viņš šeit skāja gulēt. Viss tur ātri beidzās, 10 minūtes bija diskusija, pēc tam atnāca, atvainojās, saprata visu un vienkārši, Jāskatās, ko dara pārējie un jābrauc, bet nekrītot kaut kādā panikā un galējībās, jo tas tāpat neko nedod. Domāju, ka mēs arī ļoti pareizi izdarījām, ka mēs vakarpusē atceries, ka sapratām, ka viņi iet projām, ka mēs nevaram tur neko izdarīt. Un mēs arī to domu pieņēmām kā tādu, kā, turpinam darīt savēju un varbūt paliks labāk. Ka, pāri sev nepārliks. Nevar turēt līdzi, tad nevar turēt līdzi. Bet tāds šoks, viņš tāds... Viņš nevar viņam atsēdēt. Mēs jau pusvalku sēdējām, tad piebeidzām. Nevarēja viņu atsēdēt. Tu redzi, kā vīri cēt, ja? Tu zini, kad tev mājiņa atnāks, atkal būs tas pats čalis? Es zinu, bet viņš jau būs aizmugurēt, jo Džeki mums jau būs iešanas. Pareizi. Viņam būs profesēts iedot. Ne tā, ja? Kā viņi tur startē, viņš šitā te guļ, viņš guļ zem galda, ja? Un tā viņš pieceļās, ja? Uz ceļiem tā te, un apmēram minūtes 10 uz ceļiem, ja? Es nesaprotu, kas notiek, viņš mirst, tās skats, ka viņš mirst, tas cilvēks, ja? Un vēl paiet kaut kāds laiks, ka viņš piesēžās, apsēžās un tur no galda kaut ko ņem, un pēc tam viņš uzkāp uz riteņa un aizbrauc atpakaļ. Tāds es redzēju skatu. Es atceros, ka kad mēs braucām nosacīt katrs savā pēdējā posmā, tad ņēmām līdzi, visu nakti to nebijām darījuši, ņēmām līdzi kameru, rezerves, ņēmām līdzi gaisu rezerves papildus, ņēmām līdzi multitool atslēgu komplektu, lai nodrošinātos pret visiem gadījumiem, jo atbildības sajūta tā kā pieauga un bija skaidrs, ka var zaudēt daudz pie kaut kādas mazas tehniskas nianses, kuru iespējams tu vari trasē pats novērst. Kas šitajās sacensībās bija pats vieglākais? Atmosfēra, noskaņa, teiksim, mūsu nometnē un sadzīvošana ar attiecības komandas biedru starpā un noskaņojums, motivācija, pašatdeve, tas, manuprāt, bija visvienkāršākais un tas bija pat pašsaprotami kaut kādā veidā. Un nevienam nebija nekādi jautājumi, kāpēc tā un varbūt, ka tā nevajag un kāpēc tu dari šitā un kāpēc tu tā varbūt nedari. Tā skaitā arī tavs nepopulārais lēmums tika akceptēts vispār bez iebildēm un vienkārši veči pašaizliedzīgi. Es izbraucu apli 6 no rīta. Tajā brīdī es tiešām pilnīgi nesapratu, kā var uzvilkt atpakaļ slapju kreklu visu laiku. Jo, man bija sausas drēbes, bet sala taču nedod. Un nečīkstēt par to. Katru čīkstēt. Tas ir pie tā visa, ko tu teici. Katrs zina, kas viņam jādara, iet nobrauc savu apli un pēc tam gaida savu nākamo apli. Un izturās profesionāli arī tad, kad nebrauc. Jankei pirmais uz maiņu. Labi! Labi, beigas ošanas vienmēr.
Sīgā te noķēra. Uz to ceļu, jā? Kur iet pa augšā uz torni. Tevi ķer ciet! Paskaties atpakaļ! Davai! Malacis, davai!